Kāpēc cilvēki bēg paši no sevis? Tās patiesībā ir bailes no iekšējiem konfliktiem. Bieži mūsos iekšā ir pretruns, tas ir emocijas, bailes, dažādi pārdzīvojumi, kas var būt pārāk sāpīgi. Un bēgšana var kļūt par veidu, kā izvairīties no saskarsmes ar šīm sevis daļām. Bēgšana no sevis ir arī neapmierinātība ar sevi. Kad cilvēks nepieņem sevi tādu, kāds viņš ir, viņš var radīt ārēju troksni, patstāvīgas aizņemtības, izklaides vai darba veidā, lai tikai nesaskartos ar šo neapmierinātības sajūtu sevi. Vēl viens faktors ir bailes no vientulības, jo paliekot viens pats ar sevi, cilvēks nonāk diskomforta zonā, kur viņa iekšējās problēmas izvirzās priekšplānā, un tas ir biedējoši. Tāpēc vieglāk ir meklēt ārējos stimulus. Cilvēki baidās sevi ieklausīties, un viņi arī neprot sevi ieklausīties. Kā tad pārstāt bēgt pašam no sevis, jo pats no sevis jūs nekur neaizbēgsiet. Tas ir darbs ar zemapziņu, tas ir darbs ar zemapziņas speciālistu. Jo bēgšana no sevis ir tikai pagaidu risinājums. Bet sakārtojot savu iekšējo pasauli, tev pavērsies ceļš uz harmoniju un brīvību. Daudzi mani klienti nāk ar sajūtām, ka ir pazaudējuši sevi. Un pēc dažiem seansiem viņi saka, ka viņi ir atraduši iekšējo mieru un pārliecību. Links ir augšā manā profilā. Piesakies bezmaksas konsultācijai un es ar tevi sazināšos.